Man šodienas tēma ir muguras sāpes, un tā ir ļoti aktuāla tēma, kā visi zina, jo visiem šādi pacienti ir. Bet vienlaicīgi muguras sāpju ārstēšanai ir arī kaut kāda mīkla tajā visā. Jo, lai kā mēs ārstētu pacientu, daudzi no viņiem joprojām staigā ar muguras sāpēm, un viņiem ir ļoti grūti palīdzēt. Un es ceru, ka mūsu lekcija šodien palīdzēs labāk saprast šīs muguras sāpes, saprast jūsu pacientus un arī saprast, kā rīkoties muguras sāpju gadījumā. Kāpēc muguras sāpes ir tik aktuāls? Muguras sāpēm ir ļoti augsta prevalence. Tas ir trešais biežākais iemesls pasaulē, kādēļ pacienti griežas pie ārsta. Tas ir biežākais darba nespējas iemesls līdz 45 gadu vecumam. Virs 90% pacientu, jeb cilvēku vispār ir kaut kad mūžā sastopās ar muguras sāpēm, un 20 līdz 25% cilvēku muguras sāpes notiek viena gada laikā sastopās ar muguras sāpēm. Pretēji plaši izplatītam mītam, ka lielākā daļa muguras sāpju iemesls ir starpskriemeļu disku trūces, patiesībā ir tāda, ka klīniski nozīmīga diska trūce ir tikai 1 līdz 3% no pacientiem, un tikai 1% no pacientiem ir īsta radikulāra simptomātika kombinācijā ar muguras sāpēm. Un 1% cilvēku muguras sāpes ir pastāvīgs darba nespējas iemesls. Lai mums vieglāk saprastu muguras sāpju slimniekus, es piedāvāju viņus iedalīt, bet tas nav tikai mans piedāvājums, bet viņus arī literatūrā tā iedala trijās kategorijās, tātad akūtas, subakūtas un hroniskas sāpes. Akūtas ir tās, kas ilgst mazāk par 3 mēnešiem, subakūtas ir 3 līdz 6, un virs 6 mēneši tās jau ir uzskatāmas par hroniskām muguras sāpēm. Tāpat iedalījumam var lietot divas grupas, tātad specifiskas muguras sāpes, tās ir tādas, kurām var noteikt specifisku muguras sāpju iemeslu, un nespecifiskas muguras sāpes ir tām, kurām konkrētu iemeslu noskaidrot neizdodas, vai tas ir grūti, un ir arī tādi slimnieki. Un pēdējais tāds iedalījums, lai mēs labāk saprastu mūsu pacientus, ir muguras sāpju prototipi. Tātad ir 3 pamata muguras sāpju prototipi. Pirmais prototips ir aksiāls muguras sāpes. Tas ir slimnieks, kas ienāk pie jums kabinetā un saka: doktor, man sāp mugura. Jūs jautājat, vai jums ir kāds izstarojums vai sāp vēl kaut kas? Nē, doktor, man tikai mugura sāp. Šeit var parādīt. Otrs sāpju prototips ir pacients ar muguras sāpēm ar izstarojumu. Tas būs pacients, kas atnāks: doktor, ziniet, man sāp mugura un man izstaro uz cirksni, uz gūžu, uz augšstilbu, un tas mēdz būt abās kājās. Un šī grupa ir ārkārtīgi izplatīta, visbiežākā grupa. Un šo pacientu grupu sauc arī par pseidoradikulopātijām, jo šīs sāpju izstarojums var ārstam un arī internetā lasošam pacientam radīt maldīgu priekšstatu par to, ka runa ir par radikulopātijām, bet patiesībā tas tā nav, un es ceru, ka tālākās lekcijas gaitā mēs to sapratīsim labāk. Un trešais pacientu prototips ir īstas radikulāras sāpes. Tas ir tad pacients, kurš ienāk kabinetā un saka: doktor, man sāp mugura un man sāp arī kāja. Un jūs viņam pajautāsiet vēl detalizētāk, vai sāp mugura vai kāja, kas no tiem diviem vairāk, tad izrādīsies bieži vien, ka kāja patiesībā sāp vairāk par pašu muguru. Dabiski arī izvērtējot pacientu, mums ir jāņem vērā, ka muguras sāpes bieži vien korelē ar dažādiem psihoemocionāliem faktoriem un sociāliem faktoriem. Stress darbā, ģimenē, tas ir ārkārtīgi bieži pavadonis muguras sāpēm. Un tagad detalizētāk, kas tad ir tās sāpju jūtīgās struktūras mugurā, kas var vispār sāpēt, kas var producēt cilvēkam sāpes. Un, protams, ka šeit es viņas esmu izdalījis katru atsevišķi, bet vienam un tam pašam slimniekam varētu būt arī vairāki. Tātad. Un es piedāvāju iziet šīm struktūrām cauri un apmēram saprast, kādus simptomus katra no viņām dod un ko mēs varam darīt.
Tātad pirmā sāpjūtīgā struktūra ir muskuļi, muguras dziļā muskulatūra. Tie var producēt sāpes visbiežāk traumas gadījumā, tātad fizisks pārpūles, muguras šķiedru vai saišu plīsuma rezultātā. Tās izpaužās kā lokālas sāpes mugurkaulā, muguras apvidū, un viņas ir bezstarojami, tātad atbilst pirmajam muguras sāpju prototipam. Un šīs muguras sāpes ārstē simptomātiski, viņām vienmēr parasti ir labdabīga gaita, un viņas izārstējās vai nu pielietot nesterilizējumus pretējkaisam līdzekļus, vai arī spontāni, ja sāpes ir ciešams. Nākamā struktūra, kas var radīt muguras sāpes, ir fasešu locītavas. Fasešu locītavas ir visbiežākais muguras sāpju iemesls. Apmēram 40% no pacientiem, kurus jūs redzat un kuri sūdzās par muguras sāpēm, viņiem ir patiesībā sāpju iemesls nāk no fasešu locītavām. Jeb fasešu sāpes. Ir dzirdēts tāds jēdziens fasešu sāpes. Tātad fasešu sāpes ir fasetes ir starpskriemeļu locītājs. Fasešu sāpes rodās sāpīga deģeneratīva osteoartrīta rezultātā, kad vienkāršā valodā runājot, locītavai ir pārlieku liela slodze, viņa deģenerējās un kļūst sāpīga. Šīs fasešu locītavas producē sāpes, kas mēdz izstarot arī uz cirksni, uz gūžu, augšstilbu, bet parasti ne tālāk par celi. Līdz ar to viņas jūs varat atšķirt no īstām radikulopātijām tādā veidā, ka pajautājot, vai pacientam izstaro sāpes zem ceļa, tad visdrīzāk tā nebūs īsta radikulopātija, bet pseido-radikulopātija. Tieši šādam pacientam nonākot pie mums klīnikā Diamed, mēs pielietojam diagnostisku un vienlaicīgi arī ārstniecisku blokādi rentgena kontrolē. Proti rentgena kontrolē mēs ar adatu ievadam medikamentu lokālo anestētiķi kombinācijā ar steroīdu preparātu locītavas apvidū. Un efekts parasti ir tūlītais, jo nostrādā lokālais anestētiķis, pacients jau ceļoties no galda, uzreiz saka, man kājas sāpes ir noņemts kā roku, un tas vienlaicīgi apstiprina mūsu diagnozi un kalpo arī kā tāds terapeitisks pasākums uz vairākiem mēnešiem, kas ļauj pacientam dabūt laiku bez sāpēm, kuru laikā viņš var uzsākt ārstniecisko vingrošanu. Protams, ka mēdz būt arī gadījumi, kad blokāde ir neefektīva, proti sāpju iemesls cits, bet par to es varēšu pastāstīt arī tālāk. Bet, ja blokāde ir efektīva, tad tāds kā ilgtermiņa risinājums, tad, ja vingrošana nepalīdz, ir radiofrekvences vai lāzera ablācija. Šeit ir viens attēlā neredzams, neuzzīmēts nervs, kas inervē starpskriemeļu locītavu, un šo nervu mehāniski ar lāzeru vai ar radiofrekvenci piededzinot, šis pretsāpju efekts tiek panācis ilgstoši. Nākamā locītava, kas var izraisīt muguras sāpes pacientam, ir sakroiliālā. Mehānisms ir ļoti līdzīgs iepriekšējiem fasešu locītavu osteoartrītam. Tas ir deģeneratīvs sakroiliālās locītavas osteoartrīts. Viņš arī izpaužās kā muguras liesdeļas sāpes ar izstarošanu uz augšstilbu. Līdz ar to ir pieskaitāms pie pseidoradikulopātijām, bet sakroiliālās sāpes ir viltīgas ar to, ka viņas var izstarot arī zemāk par ceļa locītavu, padarot ārsta diagnostisko darbu vēl grūtāk, jo tad kļūst samērā viegli sajaukt ar īstām radikulopātijām. Diagnostika ir klīniska, bieži vien ļoti spēcīgs lokāls sāpīgums ir aptaustot pacientu un var pacientam pielietot līdzīgu blokādi rentgena kontrolē, kas rada tūlītēju efektu. Un ilgtermiņa efekts panākams ar vingrošanu. Starpskriemeļu diski. Bieži vien droši vien ir dzirdēts jēdziens diskogēnas sāpes. Un kas tad diskogēnas sāpes ir? Diskogēnas sāpes nav tas pats, kas starpskriemeļu diska trūce. Disks pats pa sevi nesāp. Vesels disks nesāp.
jo viņam nav nervgaļu. Taču deģeneratīvu procesu rezultātā diska ārējais fibrozes gredzens var ieplīst. Dažreiz labas izšķirtas spējas magnētiskās rezonanses aparātā šādus te plīsumus var redzēt. Un tad caur šiem plīsumiem diska iekšpusēs ieaug nervgaļi, un tie ir tie, kas sāp. Un tās ir tās īstās diskogēnās sāpes, proti nervgaļi, kas ieaug iekšā nervā caur tiem plīsumiem. Un šīs diskogēnās sāpes ir otrās biežākās sāpes aiz fasešu sāpēm, un kas vienlaicīgi ir interesanti, ka gan fasešu, gan diskogēnās sāpes producē ļoti līdzīgus simptomus. Diskogēnas sāpes par diskogēnām sāpēm sāk domāt pēc tam, kad fasešu locītavu blokādes ir bijušas neefektīvas. Un interesanti, ka gan fasešu, gan diskogēnas sāpju gadījumā uztaisot magnētisko rezonansi neredz praktiski nekādu patoloģiju. Cilvēkam var būt gandrīz ideāls magnētiskās rezonanses izmeklējums, kur neredz nevienu diska trūci, nekādus kaulu lūzumus, audzējs nedod Dievs vai kaut ko tādu, bet viņš staigā nelaimīgs un viņam sāp mugura un nekas tāds acīm redzams iemesls nav. Tad ir vērts padomāt vai nu par fasešu vai par diskogēnām sāpēm. Lai pierādītu diskogēnas sāpes, var mēdz un taisīt diskogrāfijas, proti adatas ievadīšana diskā, un caur adatu tiek disks uzpildīts ar šķidrumu, un šis diska uzpildīšana šķidram izraisa diska tādu iekšējā spiedienu palielināšanās, kas provocē sāpes. Un tas arī apstiprina diagnozi. Sliktākajā gadījumā, ja patiešām diskogēnas sāpes ir, tad diskogēnas sāpes mēdz ārstēt ar radiofrekvences ablāciju vai lāzeru, līdzīgi kā pie fasešu sāpēm, jo galvenais uzdevums ir piededzināt sāpīgos nervgaļus, un tad atsāpināšanas efekts tiek panākts. Tad mēs lēnām esam nonākuši līdz īstām radikulopātijām, kas ir diska ārējā fibrozā gredzena plīsums un mīkstās iekšējā kodola audu izlaušanās uz ārpus un nervu saknītes nospiešana. Tas ir trešais mugursāpju prototips un izpaužās ar īstām radikulārām sāpēm. Lielākā daļā gadījumu, kuras izplatās pa dermatomu un attiecīgo dermatomu, un dabiski, ka vislielākā slodze ir 4. un diskam starp 4. 5. mugurkaulu skriemeli un 5. un 1. krustu, tad tie ir biežākie iemesli un saknītes nospiedums tajā līmenī izsauc sāpes, kas iet līdz pēdai. Dabiski, ka ne visas starpskriemeļa diska trūces ir uzreiz jāoperē. Tas arī ir tāds mīts, jo es bieži vien satieku pacientus, kuri atnāk pie manis jau ar nolemtības tādu nolemtības sajūtu, ka viņiem pilnīgi noteikti ir operācija, tādēļ, ka lūk, viņiem ir uztaisīta magnētiskā rezonanse, un mēs redzam, ka magnētiskā rezonanse ir diska trūce. Tā nekādā gadījumā nav patiecība. Diska trūces ir jāoperē tikai tad, ja viņas ir klīniski nozīmīgas, proti producē simptomātiku, un tad, ja gadījumā īsta radikulopātija nepadodas konservatīvai ārstēšanai. Ir daži izņēmumi, kad pacientam kombinācijā radikulopātija ir arī neiroloģisks deficīts vai Kaude-Kvaina sindroms. Tas gan ir iemesls, lai pacientu operētu akūti. Iemesls akūtai operācijai ir arī neciešams sāpju sindroms, kur nav iespējams kontrolēt ar medikamentiem. Mugurkaula jostas daļas stenoze man ārkārtīgi mīļa slimība. Nezinu, kādēļ man viņa patīk, bet varbūt tādēļ, ka es pats vismaz personīgi saskatu viņā līdzību ar koronāro sirds slimību, jo pie koronārās sirds slimības ar slodzes stenokardijas pacientam rodas spiedošas sāpes pie slodzes. Mugurkaula stenozes gadījumā rodas pacientam sāpes, ka mugurkaula jostas daļā un augštilbos pie fiziskas slodzes. Proti pacientam miera stāvoklī nesāp nekas, bet tikko kā viņam ir jāiet, tā viņam šīs sāpes parādās. Un viņš ir spiests apstāsies, un to sauc par neirogēnu klaudikāciju, ka pacientam ir distances ierobežojums dēļ sāpēm.
Un šīs te ir išēmiskas sāpes, tāpēc, ka mugurkaula stenozes gadījumā jau pats nosaukums saka to, ka kanāls ir sašaurināts un kanālā esošās nervu saknītes ir nospiestas un dabiski viņu asins apgāde ir traucēta. Un pie fiziskas slodzes nepieciešamība pēc asinīm ir lielāka, līdz ar to pacientam ejot parādās sāpes, un šīs te sāpes ir išēmiska rakstura. Stenoze ir klīniskos pētījumos pierādīts, ka tā ir patiesi īsta ķirurģiska slimība, jo tādas ilgtermiņa labas alternatīvas pacientam nav. Ar epidurālu blokādu var panākt īstermiņa simptomu uzlabošanos. Un dabiski, ka ja jau kaut kas ir nospiest, tad neiroķirurgu uzdevums ir atbrīvot šīs te nospiestās nervu saknītes, tādā veidā uzlabojot viņu asinsriti. Daži vēl viens tāds specifiskāks mugursāpju iemesls nestabilitāte, jeb patoloģisks kustīgums starp diviem atsevišķiem skriemeļiem. Tas var izraisīt gan aksiālas muguras sāpes, gan arī radikulārs, jo radikulārs sāpes šajā gadījumā radīsies tad, kad starpskriemeļa atverītē esošā nervu saknīte tiks nospiesta dēļ tā, ka skriemelis ir paslīdējis uz priekšu. Diagnostika ir gan klīniska, gan radioloģiska, un daļai no šiem pacientiem izdodas panākt ļoti labs rezultāts ar intensīvu ārstniecisko vingrošanu, ar muguras jostas muskuļu nostiprināšanu, bet sliktākos gadījumos tad rodas nepieciešamība arī pēc ķirurģiskas iejaukšanās, tad, ja konservatīvi nevar palīdzēt. Ārstu auditorijai es gribētu vienkārši lieku reizi akcentēt tos stāvokļus, kad jums jākļūst īpaši uzmanīgiem savā praksē, jo tad, ja jūs kombinācijā ar muguras sāpēm ir pacients, kuram ir vai nu vēža anamnēze, vai neizskaidrojams svara zudums, vai kaut kādas nakts sāpes, vai viņš ir varbūt tā narkotiku lietotājs vai imunosupresēts, ja viņam ir neizskaidrojama temperatūra, tad visi šie te ir stāvokļi ir pieņemts viņu saukt par sarkanā karoga stāvokļiem, un tie var liecināt par kādu ļoti nopietnu saslimšanu, kā muguras sāpju iemeslu, tāpēc ar tiem pacientiem vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem. Daži neatliekami stāvokļi neiroķirurģijā kontekstā ar muguras sāpēm ir jāoperē tad, ja ir Kaudeka-Vaina sindroms, kas izpaužās ar sedlveida anestēziju, bilaterālām radikulārām sāpēm, urīna retenci vai pārplūdes inkontinenci. Kaudeka-Vaina sindroma visbiežākais iemesls ir diska trūce liela, bet tas var būt arī spontāns epidurāls sāsiņojums mugurkaula kanālā vai infekcija, epidurīts. Un infekcija arī pati pa sevi bez Kaudeka-Vaina sindroma ir indikācija neatliekamai operācijai. Mazliet par Diomedu un muguras sāpēm. Diomeds ir ļoti labi pazīstams kā magnētiskās rezonanses centrs. Diomeds tika dibināts 2006. gadā, bet pakāpeniski Diomeds ir kļuvis no iestādes, kur tikai diagnosticē veselības problēmas. Diomeds ir lēnām pārvērties par iestādi, kur ne tikai diagnosticē veselības problēmas, bet viņas arī ārstē. Kopš novembra Diomeds ir pārvācies jaunās telpās, un kur ir arī operāciju zāle un dienas stacionārs iekārtots, kur var veikt gan diagnostiskas blokādes, gan arī minimāli invazīvas ārstēšanas, ķirurģiskas iejaukšanās. Diomedā ir speciālisti visas vienās sienās, gan ārsti, gan magnēta rezonanses, gan kompjutera tomogrāfija, gan arī zāle. Un Diomedā ir jauns ieviests pakalpojums, tas ir muguras sāpju vienas pieturas aģentūra. Tas ir jāsaprot tā, ka, lai kāds būtu muguras sāpju iemesls pacientam, lai cik ilgas būtu sāpes, Diomeds apvieno sevī visas iespējas tā, lai vienas dienas laikā varētu šim pacientam gan tikt skaidrībā ar viņu muguras sāpju iemeslu, viņu var apskatīt ārsts, viņam var veikt radioloģisku izmeklējumu un sniegt arī pirmo palīdzību, lai atvieglotu šīs sāpes un uzsākt ārstēšanu. Un mūsu
jaunajās telpās Brīvības gatvē visas šīs iespējas ir.